Labdien! Ir 2013. gadā 28. 29. augusts. Katrā ziņā ir 2013. gada vasaras beigas. Un mēs pārvācāmies uz citu dzīvokli. Šī dzīvoklī ievācāmies 2012. gadā pavasarī. Un šeit nodzīvojām 2 vasaras un 1 ziemu. Dzīvoklis atrodas Zigfrīda Annas Meirovica bulvārī ar numuru 6, kur aiz loga ir kanāls, kur tur uz priekšu drusciņi ir brīvības piemineklis. Nav tā, ka es vai gribu lielīties, vienkārši gribās iemūžināt šo te dzīvokli, jo man liekas, ka dzīvošana šādā dzīvoklī ir ritīgi kruta. Neskatoties uz lieliem brūniem padomu laika briesmoņiem, kur mantas ir pa pusei sakrāmētas, vēl pāris kastes, ienākot pa dzīvokļa durvīm, pa kreisi bija Ginta istaba, tālāk ejot, tā bija Jolantas istaba. Šī istabā uz kādu laiku dzīvoja Dana un Alvis. Starp citu, šitās krāsnīs nedarbojās. Skursteņi ir aizmūrēti. Šī ir nākamā lielā istaba ar vēl vienu kamīnu, kurš arī nedarbojās. Šī bija mūsējā istaba, manējā un Janas. Ar vēl vienu krāsni. Jā, kamīns tas nav, tā ir laikam krāsns. Krāsns, protams, ka nedarbojās. Redz, kur aiz loga ir Vecrīga. Redz, kur Vecrīgas baznīcu torņi. Mums istabā bija klavieres. Man liekas, ka diezgan neslikti bija iekārtots. Ejot uz virtuvī pa kreisi viena vans istabā. Pa labi otra vans istaba, kur šobrīd nekas kāpēc nedeg gaisma. Un šeit ir virtuve. Un aiz virtuves vans istaba. Te vēl arī drēbes jāsavāc ir. Šāds bija dzīvoklis pa 100 latiem beigās, kurā mēs nodzīvojām, var teikt, 1,5 gadu. Tagad pārvāksimies uz vienistabas dzīvoklī Pērnavas ielā. Šeit gan nav tik daudz ko rādīt. Sāksim ar ieeju, kur šeit ir ieejas durvis. Šeit ir virtuve. Izlietne, veļsmašīna, plīts, skapīši. Mans dators pie loga. Kā izrādās, tad arī šī dzīvoklī var dabūt bezmaksas internetu. Es nesaprotu, kāpēc cilvēki vispār maksā pa internetu, ja viņš ir visur un viņš ir bez maksas. Mans dators, Jānas dators, ledus skapis, ritens ir jātur virtuvē. Šeit ir vans istaba, duškabīne, viss tā kā nākās, ja? Ūdens sildītāji. Un blakus šeit ir tā vienīgā istaba dzīvoklī. Skapītis, mūsu skapīši, divāns, kas ir interesanti. Šķiet, ka pirmo reizi īrējot dzīvokļus, es guļu uz divāna. Dzīvoklī ir malkas apkure.
viņš tiek apkurināts ar šādu te krāsniņu. Es nezinu, jotulu krāsniņu tā laikam nav, bet, nu, princips ir tāds pats. Kurinam mēs viņu ar šitādām te briketēm, ko depo var nopirkt. Un granulām. Iepriekšējais saimnieks bija atstājis granulas. 3 iepakojums. Un granulas deg daudz labāk nekā briketis. Mēs vēl joprojām meklējam dzīvokli kaut kur tuvāk centram. Tā kā, ja jums ir kādas idejas vai kādi varianti vai ierosinājumi, tā kā droši varat dot ziņu.